Ienāc un saņem labāko kazino piedāvājumu. Jaunais Fēniks. 2 reiz vairāk, 2 reiz labāk. Ko tu tur redzi, Līki? Viņš tepat pagriezās. Redzēju, žieši dievītiem grieziet viņam. Edža pats griežās, kamēr citi griež, Edža pats griežās. Ai, labi, tā, Face of podcastiņš. Salīdzinoši ātri, visticamāk. Es ceru, ka jūs nedēļas pirmajā pusē mūs klausties, skatāties. Izlašu pārtraukums Eiropā. Latvijas izlase piedalīsies Deutschland Cup kanālā TV6 tiešraidē. Visas 3 spēles. Tur ir jāuzliek, ja ir vēl. Kas ir vēl? Jā, visi mīlēsim Deutschlandi. Ceturtdien, sestdien, svētdien. Latvijas hokejisti ir ieradušies. Es arī esmu atgriezies mājās pēc vizītes Lietuvā, bet es vēl neesmu tik atkopies, lai varētu list kadrā, tāpēc es šodien aizkadrā, bet ar jums kopā, kā vienmēr, tehniķis Rihards, Kaspars Dviņskis, Edgars Masaļskis, Toms Prāvnieks, mūsu draugi, plašs spektra speciālisti, Fēniks, un šodien mums ir īpašs viesis. Vīri, pārņemat. Un tu nepieteiksi viesi? Es atstāšu jums to godu. Tāpēc tev grūti atcerēties ir abas vārdus. Jā. Vārdu uzvārdu mierīgi, bet abas vārdas. Gustavs Dāvs Grigals ir klāt. Te studijā Edža ir noformējis mums vienkārši to, ka te vārdsargu flanks parādās aizvien biežāk. Jo vienmēr, kad mēs runājam, tā, kurš šādi atnāk ciemos, kurš tā, visi vārdsargi, viņš nāk, tur šito varētu. Reku vārdsargs mums ir ieradies. Čau, prieks tev redzēt. Čau, prieks te būt. Paldies, ka uzaicināji. Skaties, Face-off? Parātam, jā, skatos. Tā bija nepareizi. Protams, skatos, dzirdēju pēdējo epizodu, baiga labs. Nē, pēdējo epizodu es šodien ieslēdzu, bet es braucu treniņu, tad nepaspēju noklausīties. Tā kā nedzirdēju, kā Edži runāja. Bet... Midie treniņi jums nebija tur Amerikā, kad jūs tur studējāt, spēlējāt? Pārējās klīšējas, kās atbildes. Bet tas tikai laukuma spēlētēm par to ripu smešanu stūri un tādas lietas. Tas jau tikai angliski. Es jau iemācījos angliski atbildēt uz tām klišējām. Bet tās klišējas, es īstenībā sapratu, es tā laukuma spēlētājs zinu no galvas, vienkārši vārdsargus ratāk ir sanācis intervēt uzreiz pēc spēlēm, jā, vai spēles laikā, un tad, spēles laikā tā kā svēta lieta, it kā ir mums vismaz dincīšu laikos nodeva, ka vārdsargus spēles laikā nekādā gadījumā aiztikt nedrīkst, un pēc mačiem un reti, bet kāds ir vārdsargu klišējas? Nav īsti, man liekas, klišejs. Reku NHL tev bija 2, kas pateica tie 2, kas teica, ka viņi nevar iemest. Viņi nevar būt spēlētāji, viņi nevar iemest. Kalgarī vārdsargs Volfs pateica, jā, ka viņš... Es jau nevaru iemest golu un ka tev arī... Nē, labi, tas ir pēc zaudētas spēles, bet pēc uzvarētas droši vien pirmais ir tu pasakies aizsargiem, vai ne? Spēlēt savu spēli. Mums jāturpina spēlēt savu spēli. Pasakies aizsargiem, ka nobloķē metiens, komandas uzvar un... Jā. Tev ir bijuši kaut kādi ieteikumi no treneriem vai no kaut kā? Nezinu, treneris saka, cik tev tur tagad būs mēdī kaut kas tam līdz. Es nezinu, kur tev tur vai ne. Es jau pārāk par Ameriku runāju. Varbūt arī Eiropā, es nezinu, tev pateicu kāds jau. Mums bija pēdējā gadā universitātē, mums treneris nāca klāt, bet visiem viņš to teica, ka, ja jūs nezināt, ko teikt, viņš teica, tā kā atcerieties šīs 3 lietas. Pasakies komandas biedriem, pasakies tur mammai, tētim un pasakies tur, es nezinu, kaut kādam ne kaķim, bet pats sev apmēram, ka tev sanāca viss. Trenerim nē. Trenerim nē. Viņš sevi lika vienmēr otrajā plānā. Bet tā arī bija, kad bez mazliet tev pajautām, tad tu tāds, paldies mammai, ka viņa man aizsūtīja uz treniņu, paldies komandas biedriem, kas man atbalsta, un tad šo izdomāju. Bet tā pa vienkāršo. Edži klišējs, tu teici? Pareizās bija, bet tev ir savējā kaut kā. Paldies čaļiem, ka bloķēja. Tas ir pats galvenais. Visi labi spēlēja. Viņš kāds mīnu to saka. bet tā, kad tev prasa tās intervijas, tu jau tik pozitīvs pats esi, jo tev, ja tu spēli ir uzvarēta, tu jau neko sliktu vispār nemaz pateikt nevari. Pēc tam, kad treneri nākošajā dienā izvok to kasetārā un sāk rādīt, tad tur gan uzpeld visādi brīnumi, kas tur ir bijuši, bet, nezinu, kā, tagad jau tas ir tāds baigi tāds, tie mēdīji tik tuvu tam sportam. Kādreiz jau tā nebija. Sākot, principā, ar KHL jūs tur sākāt grozīties krietni vairāk, bet, Vai arī tu esi tagad vienkārši otrā kadra pusē? Jā, tagad es esmu šeit, jā. Zini, kā dzīve mainās. Nekad nezinu, kur nonāks pēc tam, pēc karjeras. Nē, tu jau nestāsti, kur tu ieliki tev tuvajā, tu jau neteiksi, vai uzvarēt spēles. Jā, tur varēja labāk tur ielikt tuvajā, kaut kas tāds. To jau tikai pēc tam.
Nu, man liekas, ka es vienmēr diezgan kritiski. Tā kā es varēju pateikt, ka man kaut kas nesanāca kaut kur. Nu, jo man liekas... Arī tad, ja paprasīja, kā iegāja spēlē? Jā, tas bija. Nu, to jau mēs daudz esam runājuši. Sauso nostāvu. Viņa tur viss Viņam bija labāk. Grigs nezinu, bet man bija viena spēle, kur man ielika pasaules čempionātu. Pirmā spēle. Jā. Man atstāja malā pataupīt man pret lielo varu no mūsu kaimiņu. Un tad trešajā periodā man bija jāiet iekšā un spēlē. Un izskrēja Kovaļčuks 0 kaut kādā 8. sekundē un iekrāmēja man golu. Tad viens gudrs žurnālists man pajautāja pirmo jautājumu, kā sanāca iet spēlē? Tavs kolēģis, Edgar, pajautāja. Tas bija sen. Nu, tad man bija ļoti jāsavaldās. Bet tu neesi nolamājies intervijās. Tu arī ne. Es soundčekā. Jā, tev bija. Bet Jā. tas bija ar humoru. Es atstāstīju joku, es vispār nelamājos. Bija citāds. Nav? Par ieiešanu spēlē, Gustav, tev pasaules čempija debija pagājušajā gadā pret Kanādu. Pirms mača, kā tev treneri pastāstīja, es pieņemu, ka pašam ļoti gribējās debitēt un aizvadīt to pirmo spēli, kā pirmajam numuram Latvijas vārtos. Bet, mums divānā pirdējiem no malas liekas, jauno vienkārši zem tanka pamata. Zin kā, pirms čempionāta vispār es jau domāju, ka būs, ne zem tanka pamatīs, bet būs jāspēlē pret viņiem. Un neko neteica, līdz beidzās spēle. Francija atnāca, Arčs pateica, tu zini, ka tu rīt spēlē. Un tā arī spiegājas. Baigi centos nenorvazēt, kā tagad es daru, bet piegāju pie tās spēles tā, brīvi. Zem tanka pamest, tas nav tas, man liekas. Zem tanka Kas pamat, tas ka tu sēdi 3 periodus un overtime malā, un tad tev pēkšņi pasaka, ej, bulišķi. Tas ir Sergejs Naumos, nācijas varonis, ko mēs Zviedrus paņēmām šitā. 12. gadā. Jā. Atceries, Edži? 9. Šveicē tas bija, bet tas ir pasaules čempionāts. Viņš atcerās tā kā otrā virzienā. Bet bija pirms tam. Es biju dusmīgs, ka man noņēma ļoti. Bet es atceros, ka ir bijuši tie vienmēr arī augot. Kad spēlē pret Krieviju, tu arī domāji, kuru ieliks. Tur, kas tur bija tavā laikā, kas tur spēlēja. Viss tā kā iemet, un arī domāju, viss pamest zem tanku. Bet, man tas nav, es tā nejūtos. Varbūt citi, varbūt kāds cits ārpus kāda, varbūt jutās tā, vai nezinu, Latvijā kāds. Es tā nejūtos. Kā vispār bija pagājušā pasaules čempionātā? Mēs pirms katras spēles mēģinājām prognozēt, kurš sargās Latvijas izlases vārds. Un man liekas, ka mēs iesākām 0-4 vai ne? Kaut kas tāds bija. Mēs 2 gadus pēc kārtas netrāpījām nevienu spēli, man liekas. Kaut kas uz to pusi ir bijis. Netrāpījām, kad pirmā bija nospēlēta, kāda būs tā secība vārdsargu tālāk. Mēs visu laiku šāvām garām. Tas jau kā Arčis lai klausījās un lika pretēji. Kā pie Irbs bija aizvadītajā čempionā? Viņš tā kā teica, ka man ir plāns tāds, tajā spēlē tas, vai viņš tā baigi nestāstīja iepriekšējā dienā pirms mača. Džeki, rīt tas sargās vārdus. Nebija tā, ka sastādīts bija plāns. Vienkārši pirms spēles pasaka, vai spēlēs vai nē. Pārsvarā, vai nu spēlē. Iepriekšējā dienā, jā. Tas laikam Gudim tā arī pateica. Mums arī man nebija nejausmas, kuru. Es zināju, ka visticamāk, kad es spēlēšu to Kanādas spēli, bet tālāk likās varbūt kaut kāda Somija, Zviedrija būs, kaut kas uz to pusi. Bet beigās, bija kā bija. Bet tagad, piemēram, tad Vācijas kausa, kad tev jau piezvana, aicina uz izlasi, ja tev jau kaut ko pasaka, cik tu spēlēs, ko tu darīsi, vai tev kažpēc tas ir izlasi un viss, un tad jāskatās. Tieši tā. Nopietni? Vispār nekāda papildus info nav, ja? Nē, bet tu jau, man liekas, pasties Edžas blociņā, tu jau saproti, kuras pirmā spēle, kurš spēlēs pirmā spēle, kurš spēlēs otro spēli, kurš trešo. Tā arī ir, man liekas. Bet jūs katram būs savu spēli? Es tā domāju. Es nezinu, es neesmu runājis, es tā pieņemu. Bet, Okay. Pagājuši gadu arī mēs bijām Slovākijā, un es spēlēju pirmo spēli, Eriks spēlēja otro spēli. Būtu trešā spēle, Mareks varbūt būtu. Bet tagad 3 spēles, 3 vārds ir kādi. Tu tom domā, ka nespēlēs visu 3?
Nu, tā paprasēja. Varbūt tur jāskatās. Nu, ja iedomājas, tev Arča zvana rīt no rīta. Labāk mums neko neteikt, neprognozēt. Atkal netrāpīs. Nu, nebūs ne pirmā, Mēs ne varam pēdējā ietekmēt, lai reize. visi 3 spēlēs, nu, stabili nespēlēs visi 3. Tagad skaties. Bet, pirms šī čempija bija tā kā sadalīts lomas. Nu, tā kā tika veidots tas dialogs tā, ka Gudis izteikti pirmais un viņš praktiski spēlē visu čempiju. Pārsvarā, jā, treniņos bijām, kas mēs bijām sākumā, Ēriks vai Mareks, un mēs tur bija pārsvarā, Gudis ņem savas metienas, savu pusi, un tad mēs esam Tas treniņu procesā, jā. Treniņu Bet skaļi jau neviens nepasaka noteikti, kad čeļi rekur jūs esat gatavi, spēlēs Gudis, tad, kad jums jāiet vārtos, tad esiet gatavi. Kaut kādā brīdī, man liekas, bija kaut kāda saruna par to, ka viss Gudis ir pirmais, ko mēs jau arī paši saprotam. Mums nav tās pieredzes, bet tālāk arī pēc treniņa procesa spriežot, mēs jau sapratām. Baigi mēs tur negājām un davai Gudēji malā. Mēs tā kā rotējām savā starpā un to spēli, ko mēs dabūjām, vai tās spēles, ko mēs dabūjām pārbaudas spēles, tās arī spēlējām. Viss. Mums bija tā kā savā starpā tas duels, kurš būs otrais pārsvarā. Bet, ja tev liktu izvēlēties spēli, kuru tu sāc, ņemtu Kanādu pats? Jā, ar tādu sastāvu noteikti. Tas ir, man liekas... Paskaidro Tomam, viņš uzreiz izbrīnījās, kāpēc tu gribi Nē, es Kanādu. nezinu, par kuras komandas sastāvu runā. Viens ir tas, ka, ja tā ir pirmā devīzes spēle, tev vispār zaudēt nav ko. Man nebija tajā brīdī arī Tur jau tā lieta. Tev tāds sastāvs. Tev nav no kā baidīties. Jā, tu ej un spēlē. Ja tu uzvari, tā ir sensācija, ja zaudēs, tas laikam tā bija. Tā kā, Pamēdzam tā. Jā, tā būtu jābūt. Tev pret tādu komandu kā tur Austrija vai kur tur, kad obligāti ir jāvinē, bez tādas pieredzes, es teiktu, ka tas ir 2 reizes grūtāk nekā spēlēt pret Kanādu. Bet man liekas, ka nav jau arī bijis mums vēsturē, man liekas, tāds gadījums, kad Vārtsargs tā kā klauvē pie izlases durvīm, viņam tas pirmais mačs ir gaidāms, un tā pirmā spēle, ko viņš čempionātā aizvada, ir tā, ko mēs sakam par ņēmamo spēli, kas mums ir obligāti jāņem, lai čempionāts būs izdevies. Ir bijis. Tajā gadā, kad 2013. gads, kur man pajautāja, cik es labi spēlēju, iegāju, un nākošajā dienā es slikti nospēlēju ar Austriju, tur mēs zaudējām. Izšķirošā spēle faktiski bija jau ar Austriju un Slovākiju, bija 1 un 2. Jā, un es pēc Slovākijas pateicu, ka es nevaru turpināt daļ sāpošā ceļgala. Pagaidām, Slovākijam viņš Gudis jau bija. Jā. Jā. Par to es arī saku. Labi, bet tas bija tāpēc, ka tu pateici, ka tu nevari turpināt. Tev bija slikts turnīrs. Spēlēt, jā, bet viņam jau tās pieredzes pasaules čempionātā 0 bija. 0. Un viņam nācās spēlēt visas. Kas bija trešā opcija tad? Jučers bija. Jā. Jučers. Jā. Un cepur nost. Viņš bez pieredzes tādā līmenī fantastiski nospēlēja. Tad uzreiz arī viss tas pārējais viņam salikās. Labi, viens gadījums. Redz, ir specifisks gadījums. Ir gadījumi. Mēs te kaut kā iesākām par iepriekšējo čempionu. Man gribās pajautāt tāds in general feelings, kāds bija pēc Austrijas spēles komandā. Pa lielām šaibām uzreiz. Zini kā, mēs tik reti tiekamies. Ko tas ir small talk? Man, zini kā, tagad jāatcerās, bet... Bija tā, man liekas, bija tas vairāk tajā ģērbtuvē tāds, nepadarīt darbu sajūtu, man liekas, kaut kas tāds bija. Ka varējām, ka viņi apspēlēja mūs tajā dienā, bet mēs varējām. Kad mēs bijām tik tuvu un ka gribējās to pašu, tikties ceturdaļfinālā un viss tas. Bet tāds tā kā šoks, kapa klusums nebija, jā? Zini kā, varbūt sākumu. Tur jau nav īsti laika, ka apklusumam tur ienāca iekšā un sāka runāt ar mums attiecīgi vadību. Tas bija viss. Bija tāds, ka apklusums, man liekas, tas jau bieži pēc visām spēlēm. Tur jau tā lieta. Man liekas, ka tur nav starpības, vai tu zaudēji Austrijai, vai tu zaudēji Kanādai. Tās emocijas jau ir vienādas.
Īsāk sakot, Daugu viņš nenāca iekšā, neprasīja, kur ir alus. Ja tu gribi tā kontrastīt. Sapratu. Okay. Man liekas, ka nebija tāds, apmēram tāds, mēs pēc manī neizskatām, bet, kad, bija tāds, ka varējām, bet, tāpat, bija kaut kāds klusums, varbūt kaut kādas pārdomas, nezinu, nikrums pret sevi, bet, tas jau pāriet. Labi, ko mēs tur par sāpīgām tēmām. Skaistā nākotne. Šīs sezonas tā lielā konflikta mums ir olimpiskās spēles. Kā tu pats tā kā jūties? Kā tev liekas, kas tev būtu jāizdara tagad izlases sastāvā 2 pārbaudas turnīros, kas ir līdz olimpiskajām spēlēm vai klubā Somijā, lai tu iekļūtu sastāvā? Vai arī, jo mēs tā esam entos raidījumus runājuši, kam jābrauc uz olimpiskajām spēlēm. Par vārdsargiem mums ir 2 džeki NHL, mums ir Gudis, top džeks Vācijā, kur mums trīnieks ir. Tagad Gudis ir guvis savainojumu. Mums ir Ivars, kas spēlē Šveicē, vai ne ļoti labi, bet Ivars liekas tā no malas, ka varbūt nav pašās labākajās attiecībās ar izlases vadību. Tagad, kad viņš ir uz izlases uzaicināts, kad Gudis izkrīt. Bet kā tev liekas? Tev liekas, ka tev ir tāda godīga, reāla šansa, iespēja tikt uz olimpiskajām spēlēm sastāvā? Pajautāja tādu. Kas ir grūtāk, iziet laukumā pret Kanādu vai atbildēt uz Dvinski jautājumu? Es nezinu, šogad es piegāju, un tagad es vēl joprojām piegāju tā, ka es vienkārši daru to, ko es varu darīt, un iespēju kontrolēt tās lietas, ko es varu kontrolēt. Tagad būs pārbaudas turnīrs, man ir jāizvada savu spēli un labi sev jāparāda. Man tā kā jāiedod viss, lai, piemēram, pagājuši, kad bija pārbaudas turnīri, pārbaudas spēles. Man viņas diezgan labi gāja, man arī statistika to apliecināja, un es nedevu iespēju sevi nomest zemāk. Ja no visiem pieejamiem vārdsargiem es biju otrā opcija tajā brīdī. Un tagad tas pats, nekur Gudis savainots, bet, man ir jāspēlē savu spēli un jābūt gatavam. Nezinu, aizbraukšu, neaizbraukšu. Es jau neko nevaru padarīt. Tur tikai viena vieta ir palikusi. Traumas arī ir. Tā kā es baigi par to nedomāju. Nezinu. Ak, Dievs, neaizbraukšu, visi hokejs jābeidz. Nē, tas ir jāturpina. Prieks dzirdēt. Man tā, Tur vajag ieciklēties uz to, man liekas, apēdīšus jau. Sāc sev ēst dzīves caur citiem ceļiem, bet caur to es vēl baigi nedomāju. Labi, ejam prom no izlases kādu brīdi, mēs atgriezīsimies atpakaļ. Šī sezona Somijā, Lapenranta. Tu biji līgumu noslēdz, laikam bija kā tās sarunas, tev bija diezgan laicīgi jau pagājušās. Kā mēs to ņemām, cik laicīgi tev viņas bija. Jo vismaz kaut kādas runas bija tā, ka bija pārbaudas spēles, ka tev jau līgums ir, bet vienkārši jāsagaida, kad viņš būs publisks, kaut kas mēram tam līdzīgs. Klejoriņķi. Tā bija apmēram, ja? Jā. Cik laicīgi tev jau savervēja Somi? Es parakstīju, man liekas, februārī. Februārī tu jau parakstīji? Mārta sākums vai februāra beigas kaut kas tāds bija. Wow. Diezgan laicīgi, jo viņi izziņoja pēc tās Kanādas spēles. Jā, kaut kas tāds bija. Bet tas jau laicīgi jau bija parakstījis jau, jā. Tā Eiropā viss notiek, tā arī viss notiek. Man vēl bija tā pieredze ar Slovākiju, kad es sēdēju līdz tam oktobrim mājās, vai septembrim nācos jau, oktobrim. Un tagad man bija pirmais uzdevums parakstīt uzreiz. Ne pirmo, kas nāk, bet, bija labs piedāvājums. Jā, labu, es gribēju to līgu, es gribēju tikt bišķiņ augstāk nekā Slovākija. Jā. Tu gribēji tieši Somiju? Tas bija tā kā tev jau tāda manifestēja, ka tu gribi nonākt. Viena no opcijām, jā, Somija. Pēc? Labāka līga, labāk uz tevi skatās. Uz Xbox spēlē NHL vietā, kad vajadzēja Eiropā kaut ko spēlē, nē? Nē. Bet tā, zin kā, es nezinu, Somi, hokej, laba līga, Es gribēju augstākā līgā, protams. Bet nebija, es man liekas, lasīju kaut kur, ka tu jau Somijas līgā biji labu laiciņu pirms tam gandrīz nonāca, un pat tajā komandā gandrīz nonāca, un tas iemesls, kāpēc tu nenonāca, vismaz tas, kas tika rakstīts mēdījos, liktā pakasīt pakaus, pagaid, kas notika, kāpēc viņš tur nav? Jā, bija tas, kad, kā es braucu uz Slovākiju, man iedeva aģents, man prezentēja to līgumu tādu, kad, man ir pirmais mēnesis tryouts, bet ar opciju, ka ja man nepatīk, es eju prom.
braucu prom. Slovākijā, jā? Jā, Slovākijā. Un es te jau mēnesi to nosēdēju, man uzradās Somu piedāvājums, es tur nespēlēju daudz. Man bija tāds, nav divu domu, es braucu prom. Man nedod spēlēt, es neesmu vajadzīgs, un man ir opcija, ka es varu braukt prom. Un beigās bija tā, ka, kā jau visos līgumos, kad klubam ir tā opcija. Man bija tas līgums 1. mēnesis trajauts, un ja klubs akceptē mani, tad es palieku tas pats līgums līdz gada beigām. Tā. Un tad viņš man beigās, aģents teica, ka viņš neko, viņš man teica, ka es varu braukt prom. Es jau biju, viss jau gatavs, Somija jau tad mašīna bija nolikuši, dzīvoklis gatavs, jau viss papīri uz galda un... Bet tev neviens nelaiž ārā no Slovākijas. Un es saku aģentam, aģents ir Amerikā, viņš saka Slovākiem, ka visi jālaiž, ja tur tā 11 stundu starpība, jo viņš ir Sietlā. Tad es eju klubu runāt, klubs saka, nē, mums tev patīk, tā kā, nē, es saku, viss es jau gribu prom. Un man arī sanāca situācija, kad es aizgāju, man teica, ja tu negribi šeit palikt, tā arī pasaka mums. Kad es negribu šeit palikt. Un tu tā pateici? Un es visas komandas priekšā, viņš to pat, nevis visas komandas, bet importu priekšā, mums bija kaut 8 importi. Un viņš pasaka, un galvenais treneris man pasaka, ja tu gribi, ja kāds negrib šeit būt, pieceļaties un pasakat. Un es tāds, tagad ir man iespēja, es piecēlos, es pateicu, šāļi jūs, viss man patīk, bet ir reiku situācija, mēs esam 8 importu, var spēlēt 7, es nespēlēju daudz, man ir labāks piedāvājums, es gribu braukt prom. Es viss. Un tad tālāk tas stāsts attīstās tā, kad viņi beigās runājot ar treneri gada beigās un ar GM, un viņš teica, ka es viņiem pa lielam viņi negaida. Viņi nedomāja, ka es pielikšu reāli ieroci pie viņu galva. Kad tas viss tā. Viņi droši vien domāja, ka tu paliksi klusām sēžot, un tas viss tā. Jā. Es piecēlos, pateicu, un viņi tā skatās, viņi tā, nē, nebūs. Tā kā... Izklausās pēc pāris awkward treniņiem pēc tam. Bija awkward nākamajā dienā, jo mums vēl pajautāja, labi, mēs esam 8 importi, taisīsim, ko jūs gribat taisīt grafiku, kad tu ir mēneša grafiks, un tu zini, kuras spēles tu sēdēsi. Vai mēs darām tā, ka labākie spēlē? Un mēs visi nobalsojām, kad mēs gribam grafiku. Labi, viss pierakstīts, nākamajā dienā atnācām uz treniņu, un viņi teica, ka nē. Tu esi pirmais, kas nespēlē. Nē, un tad... Sveiciens no vadības. Un tad teica, nē, mēs netaisīsim grafiku, jūs spēlēs tā kā labākie. Kas attiecīgi krīt ārā, tas krīt ārā. Un Slovākijā tā sezona tev izvērtās pietiekami veiksmīgi. Ļoti veiksmīgi, izdevās arī šogad nonākt tajā Somijas līgā. Es atzīšos, es no Somijas līgas esmu redzējis tieši tik daudz, cik Alberts Šmits 6 gols. Neko citus baigi redzējis neesmu, bet tā paskatoties uz tavu statistiku, super spīdoši nav. Ir grūtāk, kā tu biji gaidījis, vai kāds ir tev tas sākums, kāds ir tās 8 spēles bijušas, kur tu esi sargājis vārtus? Zini, kā tā statistika arī tur pasties visā līgā, tur nav tā kā citās līgās, kur ir 93%, tur ir vairāk tāds 89, 90, 91, ja tu esi top vāceks. Un uz to jau es arī gaidīju, ka būs maz metieni, ka nebūs, būs maz metieni, pareizāk sakot. Un aizbraucot tur, zin kā man arī citi teica, tie metieni ir savādāki, tā spēle ir ātrāka, viņi tehniski, Somija ir tehniski diezgan. Uz to es arī gāju, pārbaudas spēlēs gāja labi, bet arī tie metieni nebija tik daudz, un man pārbaudas spēlēs tur 10, 15 metieni varbūt bija pa spēli, kas ir priekš manis, tas ir ļoti maz. Es esmu pieredzējis pie 30 metieniem, Slovākijā arī bija 30, 40 metieni. Tagad arī iet grūti. Netiek tajā ritmā, neesmu atradis to savu spēli. Tur tāda sajūta, mēs arī runājām ar citiem, kad ir tāda sajūta, kad ir, teiksim, 15 metieni un 13 no viņiem ir tie scoring chance, kad ir un ka tu nevari atrast tos, nav tie vieglie metieni. Tad, lai arī līga ir fiziski un ātri, ir tā sajūta, ka tur Džeki mēģina līdz 100% vārtu gūšanas iespējai izspēlēt un tikai tad liek pa kasti. Jā,
Nu, mums arī kā viņi spēlē, mums ir diezgan agresīva komanda, kas baigas nesās virsū un attiecīgi bieži vien, ka mēs aizskatāmies uz ripu, paliek brīvais spēlētājs un cits komandas māk to izmantot. Bet jācīnās, nezinu tā. Atkal bija priekšstats, ka Somijas līga tāda, kur visu laiku mētā no visām pozīcijām. Visu laiku mētā. Bet es arī skatos to statistiku, nu jā, tur 24 metieni, 15, 21, 23, 24. Jā, ļoti Tur, maz. kur ir 30 metienu spēles? Kur viņas ir? Viena, man liekas, viņiem spēle ir, kur bija 30 metieni pēdējās 10 spēlēs. Tur ir spēles tiešām, kur ir 20 metieni citreiz pa spēli. Tas ir ļoti maz. Tas ir mentāli, man liekas, grūtāk, ka tev ir tā kā jābūt gatavam. Tur ir tāds ātrs hauss, es sapratu. Tas hokejs tāds haotisks, ātrs, bet vienkārši bieži vien skaties un nesaprot, nevar nolasīt to situāciju, jo visi kaut kur lido, visi kaut kur sitās. Bloķē, nav kam pateikties par bloķētiem metieniem, bet tā arī ir. Mums saka, nebloķējiet metienus komandas treneri. Jā, viņi pateikuši, vairāk vai mazākumā nekur nebloķējiet metienu. Nebloķējiet. Ok, es saprotu vienādos sastāvus, bet kāpēc mazākumā teikt, nelecam nebloķējam? Jāredz ripu. Jo mazākumā arī es pirmo reizi redzu tādu, kad vienkārši mēs spēlējam agresīvi. Man liekas, ka bija pieņems, ja tu redzi otru spēlētāju muguru, tad tu močī virs, un viņš ir zem spiedienu, bet mēs tā, ka mēs, kas sākam skriet, mēs skrienam visu laiku. Visas tās, tu kaut vai 2 minūtes viņi man skrien, vienalga. Nav tas mazākumā neviens nestāv uz vietas. Tā, ka nestāv, vienkārši visi močī kaut kur. Kāds jums procents mazākumā? Diezgan labs. Pagājuši gadu viņi bija top 3. Vai pat viņiem bija daudz iemestās ripas mazākumā. Ja tu skrien virsū, agri vai vēl, tu piespied pretinieku kļūdīties, tas ir viens, bet tad, kad tu skrien pats virsū, tad, ja viņi izmet tur tās piespēles pāris reizes cauri, tad ir tā kā super moments uzreiz uz taviem vārtiem. Bieži vien ir tā, ka 4, mums ir tā, ka mēs visi 4, vai arī ir viens, kas paliek vidū, un viņš arī uz to ripu tā skatās, un viņam pa to laiku aizsardziņš nonāk, aizsardziņš tajā, viņš ir uzbrucējs, bet viņi nonāk lejā aiz viņu un atdod uz tukšiem, vai atdod uz tukšiem, un bieži vien tā, kā vāceks paspēja, bet tad ir visi, kur nesās atpakaļ un bēg. Otrā pusē tukšs atkal kāds. Jā. Es neceļam vajag augšā, bet Te visi Somijas, kas pārtulko uz angļu valodu, vai vēl mazāk kaut ko saprot. Kur var to statistiku atrast viņa lapā? Tā ir. Man arī visu laiku. Es ar urbjos cauri, es nesaprotu. Es vienkārši urbjos cauri, neko nesaprotu. Bet pagaidiet, treneru šobrīd nav uz tevi tāds spiediens, ka gluži nav tas sniegums, ko mēs gaidījām. Ja? Tu saki, viss kārtībā, strādājam, sezonēt. Viņi jau to neteik. Viņi nav teikuši neko tādu. Bet ja viņi visi saka tā, kā viņi to lapu ir uztaisījuši, tad varētu nesaprast, ko viņi grib pateikt. Man liekas, ka lielākais rādītājs ir tas, ka tava spēlēšana ir diezgan regulāra tādā ziņā, ka nav tā, ka tu nespēlē 5 spēles. Tu pasēdi malā 2, tad tu vienu dabū sliktākais laikam, kas ir bijis 3 izlaistas spēles. Man liekas, pat 2 tikai. 2. Tā regulāritāte viņam ir ar spēlēm. Nav tā, ka tad, kad komanda nolems, ka viņš kaut ko nevar vairāk izdarīt, tad viņi liks malā ilgāk. Labi, kas pa piparu ir tavs komandas biedrs, kā arī Pironens? Viņš ir tavs komandas biedrs vai viņš ir tavs konkurents? Viņš ir normāls čalis. Nē, viskāt, protams, kad tu konkurē savā starpā, bet viņš ir sakarīgs čalis. Neko sliktu es tādu nevaru pateikt. Viņš tur bijis ilgāk. Viņam labi gāja pagājuši gadu, kad viņi meklēja arī vācēru. Viņš bija tāds, kas, ka viņi arī parakstīja toreiz mani atrada, un tad viņš pēc tam paņēma, un pagājuši gadu viņi finālā spēlēja. Tā kā, viņš ir tā kā, tu vari just, ieejot hallē vai spēli, ka tu jūti, ka viņš ir gan faniem, tā kā viņu. Pagājušā sezona bija laikam veiksmīgākā kluba vēsturē. Viņš bija viens no galvenajiem darītājiem. Protams, ka faniem viņš ir mīlēts. Tu tā kā viņš arī tā. Viņi arī saka, ka
ka mēs abi divi sezonas sakam arī, kad abi divi spēlēs, abi divi mēs nav tāda pirmā. Bet tu jau jūti, ka kaut kādās treniņos vai kaut kur ir, kad bišķiņi jau tā. Kaut kā tikšanās ar fāniem, autogrāfu došanu, tu skaties, kāpēc viņam tāda rinda, man te 3 džeki tikai atnākuši. Bet tas ir loģiski, jā. Otrs labākais mazākums līgā. 87,10. 87,1 tu bišķi. Tu, Harim, es mēģināju teikt, ka varbūt izlasē arī vai mēģināt nebloķēt tos metienus mazākumā. Paskaties, kā klubā strādā. Aizsargi būs priecīgi. Yes, let's go. Nav jābloķē, bet jāskrien vairāk. Yes. Vairākums arī tagad sāka. 8. vieta. Sāki, bet 19,7. Pirmās spēles vispār tur vairākums mums grūti gāja, bet tagad viņi sāka. Jums ir komanda, kuram ir 9%. Pelikāni. 9,8 jau. Tā arī var. Tu iepriekš pieminēji, ka tev iepriekš bija bez mazai Somija, jau tur mašīnu sagatavojuši dzīvoklī un vispār, jo kā ar sadzīvi Somijā? Kas pa mašīnu? Hyundai i20. Dabūja 25 kilometriem nobrauktiem. Tā kā Jauna. tagad uzlika jau 3000. Aizbraucu pārsējas. Limits dod kaut kāds, ka tev, cik tu 30 nobraukt? Es uz Helsinkiem aizbraucu pārsējas un tāds labi, redzēs. Moši savākšu. Bet nē, uz kārtībā mašīna ir, dzīvoklis arī diezgan dzīvoja tieši pie ezera. Tā kā vasarā bija forši, tur tieši koncerti, tā kā lejā pie mājas, tur pilns ar rock koncertiem bija. Katru nedēļu deva vaļā. Tagad ir tāds tukšs turistu pilsēta. Tukšs un daudz. Cik liela pilsēta? Turistu pilsēta? Vasarās, jā. Jā? Lielākais tas Saima ezers ir tas lielākais. Bet tā kā Copis turismu pilsēta vai vienkārši, tā kā man liekas, viss kaut kas tur arī. Makšķernieki daudz. Otrais Vilnas tūlī būs uz blitkošanu. Mums vajadzētu uz Pērnavas līdz čeki kādreiz aizskriet. Ieraksti tajā sarakstā. Tai man tur ir otrā klāde jau jātais. Bet jā, tāda, nezinu, es neesmu bijis Somijā tāda apkārt daudz, bet diezgan daba daudz. Tu vari aizbraukt, mēs cenšamies atrast dabas takas, kur pastaigāties. Tagad suni dabu paņēmām. Tā kā ir. Es Instagramā redzēju, tu vari just, ka jauns suņa īpašnieks esi. Ir, jā. Tā aktivitāte diezgan. Otrā suņa īpašnieks. bet jā. Tagad jau. Tur ir jau ziema. Nav tik tālu. Nav sniegs vēl. Man liekas, tajā Robeniemī tagad ir sniegs. Bet tas ir augšā 10 stundas ar mašīnu. Tas jau ir aiz polārā loka Robeniemī. Tā kā Aļaskā mums arī, tur, kur es biju, tur Helovīnos jau tur tāds normāls iebriens. Sniegu, brien. Es tur pirmajā gadā Helovīnā pārreikinājos. Gāju uz balīti, džinsās bez teikrakla. Mēs varam mums ir viena bilde. Tehniķis, tu zini, ka tehniķis mums taisa tabnēliņas. Mēs šitai epizodē tabnēlā varam izmantot to tavu Halloween kostīmu bildu veco. Kādi šitie būs kliki uz viņu uzreiz? Es domāju, gan. Tas kostīms bija labs. Man liekas, ka es esmu labi padomājis šogad pie savu kostīmu pastos. Nē, te cilvēkam pirms pāris gadiem labāka ideja ir bijusi. Labi, par Halloweeniem, par ASV, par koledžu. Tev 5 gadi augstskolā, 4 Aļaskā un noslēdzošais bija Lovelā. Bet tu esi iegūs arī 2 augstākās izglītības, ja es pareizi saprotu? Jā, bakalaura un maģis. Un kaut kas pa finanšu tēmu? Jā, bakalaurs man ir tā kā biznesa vadība ar finanšu novirzienu, teiksim tā. Un maģistrs man ir biznesa vadībā, es nezinu, general, kā viņi sauc. Bet es gāju uz to finanšu arī novirzienu, bet man bija tikai gads dots, un tā klase vai tas kurs, kuru man vajadzēja, pieteicās 3 cilvēki, un tad viņi atcēla. Es sabruku, bet jā. Bet principā tu mācībām diezgan nopietni tā piegāja, ja? Atkal zem tanka, liekas, viņš vienu pēc otru. Nē, es nezinu, man nav maģistrs, man liekas, lai maģistru dabūtu, tur bišķiņi ir jāiespringst. Nē,
bakalaura, es teikšu, ka tā, ka bakalauram es piegāju varbūt netik nopietni, kā es piegāju maģistram. Maģistrs bija tomēr interesantāks priekš manis. Jo maģistrā tu vismaz mēs kaut ko darījām, bija kaut kāds, nu, tu jau jūties, ka tu kaut ko jau bakalaurā es pirmos 2 gadus, pirmajā gadā vispār man vēl valoda nebija, un es tur cīnījos, nezinu, centos kaut kā savilkt galus, un tad gāju tālāk, un no bakalaura es varu pateikt, ka es esmu 1 vai 2 kursus, ko es točni zinu, kas noderēs dzīvē, pārējais tāds, nu, to darīšanas pēc man likās. Vispār. Izklausās ļoti motivējoši tiem skatītājiem, klausītājiem, kas augstskolā tagad. Bet maģistrā bija viss patika. Arī visas strateģiskās klases. Nu, bet tad es nezinu, maģistru mācoties, pamazām tuvojoties tam, ka saņems maģistru, nonāc tik tālu, ka tu nepaskaties, pagaidi, cik es Amerikā pelnītu, ja es tā kā sāktu strādāt ar šito izglītību? Mums es atceros pirmajā tajā lekcijā profesors paņēma uz tāfeles uzrakstīja. Viņš teica, pabeidzot šo kursu un pabeidzot maģistru, jums starta summa ir šī, kas ir jāprasa darba devējiem. Un mēs tā skatāmies, mēs varētu iet strādāt apmēram. Viņš uzrakstīs 110 000 tajā brīdī. Gada tas, jā. Gada māk. Nu jā, viņi visi salārī to gadā. Kas ir priekš, tā kā, ja tu tā pat taisno no skolas soli. Taisno no skolas soli. Bet tas ir Amerikā nodokļi, tev viss, beigās kaut kas. Tagad tu ar aģentu ar Slovākiem runāji, tu arī viņiem uzrakstīji uz lapiņas 110 000. Tajā brīdī es viņiem laimīgs bija, ka kaut kas atnāca. Bet jūs tur Amerikā, latvieši vairāk taču bija tajā Aļaskā. Jā. Jūs tur bijāt tad normāli brigādi. Jā, kāži salasīja viss, ko varēja. No. Cik skolās viņam ir gala? Kārlim? Visās. Bet Kārlim ir vienkārši viens tas, ka viņš ir fenomenāls cilvēks, kas man visu palīdzēja, un visiem latviešiem viņš ir palīdzējis reāli Amerikā. Un visi viņam zvana. Man liekas, nebūs tā, ka kāds bērns aizbrauks no Latvijas caur saviem galiem, un nebūs cilvēks, kas pazvan Kārlim par to bērnu vai vienalga spēlētāju. Ir bijuši cilvēki, ko es zinu, kas braukuši ar saviem aģentiem, saviem galiem, un beigās tāpat atapušies, ka Kārlim jāpalīdz viņiem, vai kāds prasa par Kārli. Tas krustāvs tur. Viņš ir reāli. Cik gadus viņš tur ir? Jā. Un Aļaskā tieši tas pats bija. Viņš pa lielam tajā Aļaskas skolā iedeva to jauno vilni. Tādā ziņā, ka tajā brīdī, kad es gāju, bija pārsvarā, tev bija no Eiropas, ka bija spēlēt universitātē, tev bija juniori gads jāpavada. Neviens tev neņēma tā pa taisno. Kārlis atceros parakstīja no Zviedrijas cilvēku, un tad jau sākās latviešu vēl nāca iekšā, un tagad, man liekas, visās daudzi, kas Eiropā spēlē, viņi jau zina, es uz to skolu braukšu, vai uz to. Tā kā, un tas palīdzēja arī mūsu komandai atrast tādus spēlētājus, kas nav, jo viņiem vajag spēlētājus, kas ir tie neatklātie, tie dimanti kaut kādā. Jo visi jau Zaļasku jau, nekurš katrs grib vienkārši braukt uz Zaļasku. Jā, ir tīpaši amerikāņi un kanādieši. Viņi jau saprot, kas tas tāds ir. Mums bija arī no Albertas, no tā Alberta. Jā. Tas ir turpat, apmēram plus mīnus tāds. Jā, bet tu zini, ka Kanāda ir ziemeļos. Un visi Minnesotā tev pateiks Aļasku. Tas ir, esat redzējuši, ESPN sen atpakaļ bija ļoti laba reklāma, kur ir Džeks, aktieris, kuram ir vārds Maikls Jordans, un tad tur ir epizodes, kad viņš ir restorānā pieteicis sev galdiņu, viņi tur lidostā sagaida, un restorānā viņš pieteicis galdiņu, kā Maikls Jordans uz savu vārdu, viņš atnāk un saka, man galdiņš Maikls Jordans, un tad tas, kas viņu sagaida pie durvīm, un tad tur nes vīnu pudeli īpašnieks, un viņam viesmīlis rāda, nevajag to vīnu pudeli. Es domāju, vai tev nebija tā, ka tev, kaut kur iepazīsties ar cilvēkiem jaunā vecumā, kad tikko sācis studēt, tev prasa, ko tu ir ikdienā? Es ASV. Kur? Aļaskā. Ir bijis ar amerikāņiem, vietējiem tā, ka mēs aizlidojam kaut kur, vai tev jautā, vai arī lidostā, un tad tās sejas izteiksmes vienmēr tāds Alaska, tur nav augsti, un tur visi domā, ka tur visu caur gadu sniegs. Visi pilnībā domā, ka visu caur. Tu kā Vigvamā dzīvojat?
Kas ir? Tu Švigvamā dzīvojat, vai ne? Teltī. Jā. Nu labi, bet tu pa īstam esi bijis arī kā tu lāc esi redzējis? Jā, maza. Maz, bet tā kā, brīvā dabā, ne jau, tā kā. Brīvā dabā skrēja kaut kur. Mēs tā, braucām un... Ar riteņiem. Mīnus 50 grādos ar riteņiem. Jums vajadzētu pa lāču stāstiem šit Markusam Komulam pajautāt. Tas ir. Mednieks ir? Pajautāja, ko viņš tikai nomedījis tur. Nopietni, viņš mednieks? Nav viņš mednieks, bet viņam viņš Ogres pusē nebija tagad pēdējās dienas. Jā, es tagad pa ziņām skatījos, bija. Un tieši es gribēju domāt, prasīt Markusam, vai viņš tur vajag. Kur bija? Ogres pusē lāc mednieki, tur nelegāli laikam ir nomedījuši. Es kaut kur pie vienā komentārā izrakstīju, ka lāčādu nelegālajā tirgu Latvijā mednieki varot pa 7 līdz 12 tūkstošiem eiro realizēt. 5 gadus cietumā arī var par to dabūt. To es neatceros. Es atceros 7 līdz 12 tūkstoši. Katram savas prioritātes. Tu pēdējais Komuls satika. Jā, viņš man neko nestāstīja par lāčiem. Nepiedāvāja neko. Varbūt Ventspilī nav. Bet tagad jau viņš izstāstīs, viņš ir izlasē. Par izlasi? Nav viņš izlasē. Šī turnīrā. Ir gan. Bet vai tad viņš brauks uz Vāciju? Man liekas, ka nē. Viņš ir ģērbtuvē viņš ir? Uz treniņiem bija. Uz treniņiem viņš bija, bet viņš nebrauc līdzi. Vai mums tur tā situācija ir tāda, ka mēs pat aizsargus varam atstāt mājās, ja? Nē, viņam ir svarīgāks darīšanas vienkārši. Nē. No ko? 7 līdz 12 tūkstoši darīšanās. Tad tāpēc tu tik labi zināji, ka 5 gadu par to cietumā var dabūt. Nē, cik es saprotu, viņš brauc atrādīties šajā laikā. Tāpēc viņu neņem. Ne jau lāčiem atrādīties. Bet tā kā probācijas dienestā? Es sapratu. Labi, tie visi bija joki. Es sapratu, ka viņš brauc atrādīties kaut kādai komandai. Es nezinu, uz kuru līgu, uz kurieni, bet viņam kaut kāds trajauts esot vai kaut kas tāds. Leģīt iemesls, normāli. Jā. Tā, labi, Toms gribēja par izlasi atkal. Nē, es vēl vienu lietu. Es vienkārši ieraudzīju par... Es vienkārši kaut kā palaižu garām visu laiku to ECHL gadu tev, kas bija Atlantas gladiatoros. Un pagājušajā pavasarī, pēc vienas no spēlēm, es eju gar ģērbtuvēm, un viņš man nāk pretī un pienāk klāt. Es biju kaut ko pateicis, kad bija gadu izlaides vai kaut kas tam līdzīgi. Kaut ko es tur metu. Mēs komentējot pateicām, ka viņš nav spēlējis pirmā sezona profesionālajā hokejā. Jā, un tad viņš pienāca klāt un saka, ka labi, viņš nospēlēja gadu ECHL, tā kā 3 sezonas nospēlēja profesionālu hokeju. Es saku, labi. Pastāsti. ECHL? Slikti? Nav. Tas ir reāli. Arī es. Tur mēs nevaram salikt teikumu. Tur man likās, un arī citiem es runāju, tas ir reāli tā kā vienu gadu tur nospēlēt tā kā 3 dzīves gadu vienkārši. Tas 34 spēles tur tev bija. Tā kā es nezinu, vai tas ir visās komandās, cik es zinu no citiem čaļiem, kas arī tur spēlējuši, viņam kaut kas līdzīgs ir bijis. Tas grafiks, tas viss, tev tiešām jāmīl tas hokejs un nekas cits tev nav galvā, lai tu izbaudītu tur spēlēt. Kāpēc kaut kas tāds ASV vispār eksistē kā tāda līga? Biznes. Kas pelna tur? Komandu īpašnieki? Tur tādi cilvēki, tur dažās komandās tur 5-6 tūkstoši nāk uz spēli, viņi fano, viņi ir gatavi, viņi domā, ka tas ir NHL. Un tas, tā kā East Coast un pārsvarā tur arī tās komandas ir dienvidos, un viņi reāli domā, ka tas ir NHL. Ko tu stāsti? Viņi reāli domā, ka tas ir NHL. Tur ir cilvēki nākuši klāt prasījuši, tev NHL kartītes vai kaut kas tā. Tā. Un viņi domā, ka tu esi labākais, tur. Viņiem ir iepārdots, ka tu esi labākais šis sporta veidu pārstāvs pasaulē aptuveni. Un tad tur prasa, un tad arī ir tādi, kas nāk un domā, ka tu spēlēsi NHL, to jau tur jau Tad nezinu, tad to hierarhiju vēl jau ir AHL, to jāspēlē. Bet reāli, viņi domā, ka, es nezinu, ko var salīdzināt.
Nu, jā, nu, tas ir, nu, viņiem tas ir viss. Nu, viņi iet uz spēlēm, viņi atbalsta, pērk to merchandise, viņiem tas ir viņu. Tā kā, teiksim, NHL vai NBA vai viss, nu, kas ir tās tradīcijas, tām ģimenēm, tās visas, par ko fanot, tur tas pats ir. Nu, ja tā komanda ir pietiekami ilga. Un, jā, tas gads bija. Tagad atceros, protams, ir izgāja kaut kam tādam cauri, bet, nu, vai es gribētu atgriezties, nu, nē. Nu, ir kāds stāsts, kāds piemērs, viens, ar ko tu vari padalīties. Jā, kaut kas tam līdzīgs. Autobus ir laikam. Autobus 3 spēles 3 dienās. Spēles arī mums bija spēle vakarā. Mums bija spēle mājās vakarā. 4 stundas ar autobusu. Tad bija dienas spēle kaut kur. Nu, pa dienu 3 vai 2. Labi, tev pusdiena brīva, un tad nākamajā rītā tev ir citā vietā šitās skolas spēles, kas ir 10 no rīta. Un ja tu piecelies tajos 7, 6:30, tu esi hallē, teiksim, 8, un kad tev vēl hallē pēc tam kliedz bērni, jo viņi piebāž šo halli pilnu un spēlē tur šitos SpongeBobus vai Baby Sharkus, un tie bērni tiek spiedz. Un es nezinu, nu, man liekas, jau ar vienu bērnu vai tur bērndārzā, tur 11 bērniem, iedomājies, tur reāli 100 un spiedz. Un viņiem vienalga, tur var spēlēt Crosbys uz laukumu, viņš pastāst uz ekrānu, redz to SpongeBob vai vienalga, ko. Un tiek spiedz, un viņiem saka, lai viņi spiedz. Un tu nedzirdi, tu svilpi nedzirdi, tev ausīs reāli džingst, un tas ir 10 no rīta, un tev bija streiz spēles 3 dienās. Un tev jau nav tas, nu. Un tas ir, nu visādi tādas stāsts vai arī tās pašas kaušanās. Nu, ir lietas, ko es redzēju, nu, protams, kaujās, bet lietas, tā kā, ko es redzēju, ko es nekad, cilvēks, nedomājies, tu spēlē mājiņu, un tad tu izdomā kauties, un tas tavējies, ar ko tu kausies, arī nospēlēs mājiņu, un jūs abi tādi piekusuši, un tad viņam tā pasaka, nu, atpūties, paņem uz ledus nometuši cimdus, atpūties, paņem laiku, tā kā, nu, kad tu esi gatavs nāc, kaujamies. Nu, vienkārši stāv šitā te, tāds gatavs? Nē, vēl, nu, pagaidām. Un vienkārši stāv, visi stāv tiesneši, visi. Un tā viņi tā, gatavs, davai kaujamies. Nu, kaut kā tā, nu, tur uz ledus visu kaut ko tu varēji, un salīdzinot ar Eiropu, ko es esmu arī redzējis, ka cilvēki no Kaustu atbrauc uz Eiropu, un ka viņi dabū tās 2 minūtes visu laiku. Jo Kaustā tu varēji, mums likās, ka tu vari nosist kādu, un nedabūt neko. Eiropā tu uzsit bišķiņu, 2 minūtes viss sēda. Tur vienkārši, nu, dod iekšās tā, ka, nu, tas ir AHL vēl trakāk, AHL vēl lielāk, man liekas, šum, kur gan iz NHL, kur tur vēl trakāk sitās. Pastāst par savu pieredzi NHL nometnēs. Nashville tev bija Tampa Bay? Jā, nu, man bija Tampa, bija tajā jauniešu nometnē, development campā, un, nu, tur ātri bija 5 dienas, man liekas. Un, tur diezgan viss forši bija. Baigi karsts tajā brīdī bija, tāpēc negribējās neko ārā darīt. Bet Nashvillā, kur vairāk man sanāca būt, development camps, viņiem ir tā, ka viņi development campā sūta arī spēlētājs, kas ir reāli jau spēlējuši, dažs varbūt debitējuši NHL. Un viņi sūta tāpat uz to jauniešu attīstības nometni, vai arī tie, kas jau spēlējuši AHL, tur daži bija kaut kādām 4 vai 5 pat tiem jauniešu tām nometnēm. Bet tur nekas nemainās. Tur katru gadu stāstu vienu to pašu. Un tev tur māca, nezinu, ēst gatavot par nutrition, par visu. Un, un tad man sanāca būt tajā... Cik daudz tādi jaunie tur ir? Nu, jaunie vecāki vispār. Tā, kad tu ierodies uz pirmo dienu, tai nometnei... 30 varētu būt. Kaut kur plus mīnus 30. Nu, 4 vācīgi 5. Nu, okay. Kā kurā vietā. Man liekas, mēs bijām 5 vācīgi vai 6. Nu jā, 6, man liekas, vācīgi. Nezinu, cik. Un tev ir jāsatraucās, nu tā tīri finansiāli. Tev pasaka, tev ir jābūt šitajā un šitajā adresē, tikos. Un tad tu tur, nezinu, pats kārtos jau lidmašīnas, biļetes, lido... Nē, tur visu atsūta. Tev pasaka, tev uzaicina, atsūta. Ja tev ir vēstule atsūta vai vienkārši uzaicina, vai tu esi draftēts. Un attiecīgi, cik tur nedēļu vai ko pirms tev saprot, kas te notiek ar tavu vīzu. Man bija studentu vīza pirmajā reizē, un tad jau man bija uztaisīta tā profesionālā vīza 2. reizē.
atsūt biļetes, aizbrauc, aizlido, tevi sagaida, aizved visur. Nu, viss tā kā pieklājas, kā, reāli NHL. Tev formu, tev nav jādomā, tu aizbrauc, tev atsūta grafiku, tikos jābūt. Nu, kā jau parasti. Forma bija jāatstāja vai varēja paņemt līdzi? Paņem līdzi. Ļoti labi. Man jau neko citu nedēļ. Manējā aizbrauc un ar to pašu atbrauc atpakaļ. Bet tev, es saprotu, vasarās tur bija iespēja trenēties ar NHL spēlētājiem, vai ne? Jā, es tur biju pirms tās nometnes, jo es braucu uz to Nashvilles nometni. Un es braucu 2 nedēļas pirms es tur biju. Un tur jau bija viss, tur dzīvos vietas. Nē, kur lielie vārdi, visi Josi, Forsbergs, Sārus, viņi jau tur pa lielam visu laiku ir. Un jā, es tiem viņiem slidoju. Un tad līdz sezona sākās, līdz tai, kad ir viņiem tā nedēļa, vai cik tur palicis līdz sezonai, tad jau viņi sūta uz AHL sākumā un tad uz East Coast. Un tas arī interesanti, kad ir NHL nometne, tad ir AHL nometne un tad East Coast. Tā arī tās sezonas sākās, bet beidzās vienā laikā. Tā kā East Coastam mazāks, man liekas, tas periods, lai nospēlētu visas spēles. Cik tu spēles East Coastat? Tikpat? 72. Pa 10 mazāk. Tāpat kā AHL. Still daudz. Back days. Es toreiz mēs pabeidzām sezonu aprīlī, man liekas, jā. Mēs pabeidzām 14. aprīlī. Man bija jāsēž 4 dienas, un tad es tikai braucu uz Nashville. Viņiem beidzās 18. vai kaut kas tāds. Man teica, ka es tikai tur varu pēc regulārās sezonas beigām. Bet, nezinu. Es tas dzirdēju iepriekš par ielicot apakaļ Eiropā, tieši par tādiem ekipējumiem vispārējo, ka Somi diezgan tā ļoti, ļoti pieskat, lai tiešām viss ir visaugstākajā līmenī vārdsargiem un ekipējumiem. Tā ir, vai tā nav? Jo cilvēki, kas tur ir bijuši, saka, tur ir īpaša attieksme. Ko nozīmē īpaša attieksme, vai tev tāda ir bijusi? Iedeva formu, vai spēlē? Es nezinu, no kurienes tie spēlētāji nākuši. Man ir vienkārši, kā viss kā parasti, pasūt formu. Tur nezinu, krāsu izvēles, vēl kaut kādas tur detaļas. Es dzirdu par to, ka baigi pievēršot uzmanību, lai tiešām tu visu tā kā klubam tā, lai tev un klubam viss būtu baigi zolīti. It kā nē, it kā viss kā man. Es pateicu, ka es uzreiz pateicu, reku ceļu sargiem, es neko paņēmu kāžu baltus, es zināju, nāks virsū tās uzlīmes, bet tas reklāma. Un jā, tas, kad viņiem tev jāspēlē ar to komandas sponsoru. Tev ir attiecīgi Bauer, tad ir Bauer. Ja tev ir CCM, Vario. Tu nevari spēlēt, ja tu esi vāceks. Bet izņēmumu vai tu nevarēja būt? Ir, es pat nezinu, kāds ir likums. Man teica, ka ir sots jāmaksā, ja tu spēlē. Bet es sanācu mainīt firmu tavā gadījumā? Tagad jā. Un kā ir? Bet es spēlēju Bauer visu to Amerikas gadu. Okay. Kā man, pārēt. Nebija tik traki pārēt, jā. Nē, bet reku ir tajā pašā Jukuritā spēlē amerikānis ar Bryans, pieņemsim. Un man teica, ka viņam tas nav atļauts, bet kaut kas arī teica, ka ja viņš pats ir nopirkts, viņš spēlē. Kaut kas tāds. Reku arī tas Pelikānos ir tāds Bartošaks vāceks, gan jau zina. Uzvārds dzirdēts, jā. Viņš arī kaut kādiem Čehu firmu spēlē. Bet, Viņam savs dīls ir noslēgts. Forma jāatdod pēc sezonas? Runājot ar Ēriku, Ēriks, tu vari nopirkt formu. Izpirkt no viņiem. Pa kaut kādām lētākām naudām nekā viņi nopirka, bet jā. To es vēl nezinu. Tas tā atlaide ir tad liela, 70% atlaide, 20% lētākā veikalā. Bet viņi rēķina, viņi nolietot jau to visu. Mēs pie vadības un pastāšu pilnīgi misen tā forma, cik nemaksā. Paskat, kā izlases treneris spēlēja savā laikā kādu nolietotu formu. Es to nekad neesmu sapratis, ka tādās profesionālās līgās tev atņem pēc tam to ekipējumu. Viņš reāli nolietots, tu nākošo sezonu ar viņu neiesāks. Tā kā nenospēlēs. Lebrons Džeims nekad karjerā nav aizvadījis 2 spēles ar vieniem un tiem pašiem apaviem. Marks Messie, man liekas, uz katru otro spēli vilka jauns slidus. Crazy. Bagātie dara, kā grib. Jā, bet es vienkārši brīnos par to, ka skaidrs tā forma nav lēta, bet
Un tu jau esi nopircis to formu kā klubs, un tev čals viņu ir nodragājis. Ko viņi dara ar to formu pēc tam? Kaut kādiem junioriem atdod? Vai? Man liekas, ka cik tev iedod komplektu sezonu? Ir divi ceļu saka pāri un 400. Tas ir nevis līgumā. Tad es tev ieteiktu vienu pietaupīt komplektu un tad to nopirkt. Krietni lētāku naudu. Ko komandas dara? Tagad skaties, Gustavam līgums beigsies, līgs formu atdot, nākamajā gadā ekipējuma menedžers iet pie trenera. Tātad nākamajā sezonā tev vārdsargs ir jāatrod 1,88 cm garš, citas formas mums nav ko iedot. Klausies, Gustav, kāpēc tu sāki sargāt vārtus? Kāpēc vārdsargs? Laikam tas īsais skaidrojums, ka man komandā kaut kādos 5 gados pajautā, ka es gribu iet vārtos un es pacēlu roku. Un tad man tā arī kaut kā aizgāja. Es nezinu, kāpēc. Vienkārši tās kaut kā sagāja un pirmo formu arī es dabūju diezgan veiksmīgi un ātri. Irba savā laikā veda to no Amerikas formu un man tēcis caur bija tas Irbas fonds vai, tēdz beigās dabūja no viņa un tā arī aizgāja. Tā kā, Bet tu 5 gados jau aizgāji uz vārtiem? 5, 6, man liekas, Tu principā, tad cik tu atceries hoķīšu treniņus, tu vienmēr esi bijis vārdsargs, ja? Jā, es atceros, ir 2 lietas, ko es atceros, kad sāku slidot, kad man tēdz gāja pa 55. vidusskolas ledu un es tur turējos. Es atceros, kā es lūdzos, lai es eju vārtos. Es nezinu, kāpēc viņiem. Un tad es atceros, man viens bija, kad mēs spēlējām uz nevis pa pilnu laukumu, pat zonā, ka mums vienreiz bija tā, ka mums nebija viens spēlētājs. Bet tur ir tā, vismaz, kad mēs spēlējām, bija 4 uz laukuma un 3 mājiņas. Un tad viņš pēc svilps mainās. Mums bija 2 vārdsargi un nebija tas viens. Un es pateicu, es eju iekšā un es Ozolniekos gāju kā aizsargs. Tas ir viss. Tagad jau negribu specializēt tik agrā vecumā. Ir jau visādi, bet principā man liekas, ka vienmēr liek bremzīt tagad tik jaunā vecumā. Dažādi ir. Ir dažādi. Ļoti dažādi. Man arī negribās, lai puikas stājās vārtos ātrāk, par skolas vecumu. Bet gadās gan vecāki tā kā vai nu vārtos, vai nekā. Piekrīt tam bērnam, kurš lūdzās, ka viņš grib būt vārdsargs. Viņi piekāpjās vienkārši. Tad tie kleberē. Sliktā lieta ir tāda, ka, ja tas puika tur tur 4 gadu vecuma vai no 5 gadu vecuma jau ir vārdsargs, tad bieži vien pēc gada jau ir apnicis. Viņš mēģina iet laukumā, bet viņš to tur jau viņš ir stīpri iepalicis. Viņš nav slidojis tā kā spēlētājs. Tur slids ir savādāks, plus viss tur ir savādāks. Tad bieži vien sanāk tā, tāpēc, es nezinu, vai vajag tik ātri. Es atceros no savas bērnības, ka pirmo gadu mums vispār nebija vārdsargi. Pirmo gadu visi mācījās slidot. Un tad, ja es pareizi atceros, protams, un tad, kad arī treneris prasīja, tad tā kā Gustavs līdzīgi. Pirmais pacēla roku un lūdzu. Bet cik gados tad bija? Vārtos? Pirmoreiz vārtos, jā. Es domāju, ka kaut kādos, ja es sāku, man bija 5,5 gadi, tad 6,5 varbūt kaut kur tā. 6,5. Un kas, Gustav, tev bija pirmie alki hoķītī? Tagad padomā kārtīgi, ja? Pasties pa labi. Pirmie alki? Nē, tā jau arī bija. Nē, tā arī bija. Bija Ārča sākumā. Protams, tev jāsauc Irba pirmais. Ārča un tad Eģa. Tā arī bija vienmēr. Par NHL tu nedomāji līdz... kaut kā, es nezinu, līdz apziņīgam vecumam, ka tu... Man liekas, tad, kad tu sāki trenēties, kad tu sāki trenēties hoķī, tas kā tāds pirmās teātriņas, tev 1., 2., 3., 4. klasa, kad tu arī skaties, sako līdz hoķiem, ka tajā laikā, man liekas, Latvijā, tie ir kaut 20, 16 gadu atpakaļ, nebija baigi vienkārši NHL spēles redzēt. Man tā liekas, ne? Kaut kad 90. tur rādīja kaut ko,
Bet tad tur 2000 sākumā, man liekas, tā, ja tev satelīts šķīvis nebija, nu rādīja, ja Ozoliņš vai Irba spēlēja. 8. gadā dzīves vispār. Nu jā. Tad... Es tieši 2002. gada fināls arī ir, 2003. gada ar Ozoliņu fināls, un tad jau vairs nekas nebija. Pēc tam jau vairs nav. Zināt, pārauga Irbas augumu, tad bija jāmeklē nākamais. Klausies, gribēju pajautāt vēl tādu jautājumu. Mēs te Latvijā tagad haipojam par Šmitu, ja? Gaidam NHL draftā. Tur, man liekas, tu pateici, ka jau top 5 prospekts, ne? Nu, nē, skaitās top 10. Viņš šodien pats, bet skaitās viņš top 10 pēc tam. Jā, labi, bet mēs te haipojam. Pašā Somijā, nu nezinu, Somijas mēdī arī tā kā pievērš tam uzmanību, ka viņu līgā spēlē Džeks, labi, nav Soms, ir Latvietis, kas nākamgad varētu būt nenormāli augstu NHL draftā izvēlēts. Vai tur vispār nav? Godīgi es tā neesmu pamanījis, ka viņu baigi tur haipot. Tu pamanīji, ka tur vēl viens Latvijas tēlī? Vēl 2. Anģāns arī. Jā. Bet nē, es neesmu tikai, es jau tur baigi nesakoju līdzi tām viņa ziņām, kā jau mēs sapratām. Somu valodu nepārzina, laikam. Iztulkot viņas, bet jā, nu es tikai, cik es no Latvijas mēdījiem visiem zinu. Bet tā. Jūs lidojāt kopā tagad uz treniņiem? Jā, nu bija visi tie, kas Somijā, visi mēs lidojām kopā. Bet, nu, mēs tā, jā, mēs ar Anžānu sēdēju kopā un tad Mānos kaut kur aizmugurē. Bet jūs šodien pirmajā treniņā nebijāt pilns sastāvs, tur kaut daļa vēl nav ieradusies, vai ne? Jā, šodien Čehi, man liekas. Viņi ieradās tagad atlidoja, kamēr mēs bijām uz ledus. Es ceru, ka pirmie uz ledus bija brāļi Bukarti. Viņi bija ar stipri pirms treniņa jau šodien. Formiņu gatavoja. Pūta kaut ko iekšā viņā. Ostīja. Labi. Kas ir? Normāla procesa. Kārtībā. Nu, tā, kad tu esi bez līguma, tad tu gribi uz to halu, tu skrien uz to halu, tad tu gribi to treniņu ātrāk, pilnvērtīgu treniņu. Nu, viena lieta, viņi trenējās noteikti, kad viņi trenējās arī. Jā, tajā pašā Daugavas stadionā pietiekami daudz no rītiem, bet nu, tu esi tā citreiz noilgojies, nu, tu esi gatavs atnākt, tur nezinu cikos, lai tu tiktu ģērbtuvē, satiktu čaļus, masierus, asinātājus, tur treneris. Nu, visu to sajūtu gribās pēc iespējas ātrāk dabūt atpakaļ. Vai ne? Tu zini, tu jau vari sēdēt bez darba. Bet man tieši tāpat, man liekas, tas ir vienmēr uz izlases. Šodien arī aizbraukt, nav tas pats, kā sezonas laikā iet uz treniņu un tur aizēja, iedzer kafiju. Nu tā. Nav škroba, ka jau trešdien jālido projām uz Vācijas kausu. Nu, ka tā ātri, tas ir hops 1, 2 un trešdienā lido projām. Labi, jums vismaz pa dienu, man liekas. Trešdien ir vēl plānā treniņš Daugavā, vai nav? Ir un preses konferences un viss. Okay. Pagaidiet, tas pats Vācijas kauss diezgan lielā miestā notiek, vai ne? Lielā miestā, es domāju, mazā miestā. Landshūta, man liekas. Bavārijā, vai tik viņi nebija kaut kur? Jā. Es nezinu. Tu vēl neesi pasties, cik liela arēna, kur spēles notiek? Okay. Nav ne mazākā interesi. Pilnīgi nav. Tur būs ledus vārti. Tikai un viss. Nē, es kaut kāds baumas dzirdēju, ka stāvs līdzi lidojošais varētu būt, nu tā kā teorētiski varētu būt lielāks nekā ir tas, kas lidos, jo gluži vienkārši nav kur izmitināt cilvēks tur tajā galā. Tur tiešām esot maz tā vietiņa, kur spēles notiks. Bet who knows? Maybe man sameloja. Man to Lietuvā stāstīja. Lietuvā par hokeju sarunu jau pati par sevi nav nopietni. Sāknē visticamāk. Edgars ir sev. Mēs iesākām, ka Edžam blociņā kaut kas ir pierakstīts. Edgar, padalīsies, kas tev blociņā ir pierakstīts? Mēs jau 2 reizes esam runājuši par tā. Par vārds ar uzmanīgs. Sākam no sākuma raidījuma. Nu, man bija manā versijā, ka man jābrauc uz Olimpiādu sastāvs. Nē, es par kaut ko citu, kas tev blociņā rakstīts. Tev tur nav Latvijas vārdsargu reitings tāds garāks? Ir. No? Es jau viņam rādīju pirms epizodes. Nu, tu viņam rādīji. Nesita vēl. Nu, bet, zin kā cilvēks skatās epizodu, viņiem tu nerādīji pirms epizodes. Mēs esam izrunājuši šo. Beidz provocēt. Mēs esam šo izrunājuši. Mēs pagājušajā epizodē to izrunājām. Mēs nosaucām. Labi. Merzlikins, Šilovs, Gudļevskis, Punenovs, Grigals. Tagad tu esi priecīgs? Jā.
Paldies. Man ir taisnība, vai tu sevi lietas augstāk? Nu, labi, provokatīvs jautājums. Par mešanu zem tanka runājot. Negribu neatbildi. Nē, nu skaidrs, ka tev noteikti ir sajūta, ka tu vari tik garām šītam, vari tik garām šīm. Aiziet labi sezonu, ir Eiropas top dogs. Hop. Tas tavs sniegums uz ledus var parādīt pretējo, piemēram, to, kā te tagad ir sarindots. Nezinu, mēnešu laikam, kad grūti ir pakāpties krietni augstāk, šajā, bet, piemēram, sezonas beigās, te var būt raukāda. Tīri teorētiski tu aizvadi labu sezonu līdz galam, un mēs tev rakstam iekšā šeit. Nē, nav neiespējami, es teikšu tā. Kā tad lietas mainās. Un... es jau tev tā kā teicu, būtu labs, tā kā bija pagājušā labas pārbaudas spēles, tu jau, varbūt kādam nav aizgājis, uz to doto brīdi būtu savādāk. Es palasīju komentārus piepriekšējās epizodes, kurš nebija klāt. Tur bija viens komentārs ar tādu domu, ka vai netiek pārvērtēta kā izlases loma spēlētājiem pēc tam klubu karjerā. Ka šitās būs tās spēles, 3, kuras izlases sastāvā pārbaudas mačos sev parādījuši, un tad man iedos lielo iespēju arī kāds klubs. Tev ir aktuāli bija. Godīgi es nezinu. Es nezinu, kā tev atbildēt šo jautājumu. Bet, piemēram, kad tu biji tajā situācijā, kad tu brauc uz izlases, piedalījies pārbaudas spēlēs, tev nebija vēl komanda. Tas ir pagājušā? Pagājušā jau bija. Man jau bija. Vēl pirms tam. Jā, protams, tas ir. Tu vari parādīt, man liekas, ka tu vari sev parādīt atšķirībā, kurā. Tagad, uz doto brīdi, ir cilvēki, kas ir bez līguma. Šī ir viņa iespēja parādīt sevi. Te viņam ir jāpierāda. Tev jāpierāda, ka tu esi aktīvs vēl hokejists pa lielam un ka tu vari kaut ko. Ja tu būtu GMs komandas, tu gribētu parakstīt spēlētāju kādu, kas ir izlasē, kas ir pieredzis spēlēt, ko tu redzi spēlējošu vai kādu, kas sēž uz dīvāna, amerikāņu, pieņemsim, ko tu nezini, kā spēlē. Man liekas, ka ir tā, ka arī mans minējums, kad es gribu parakstīt spēlētāju, viņš ir bez līguma, bet es viņu tā kā plānoju, ka varbūt ap novembrī es viņu varētu mēģināt dabūt. Un ja viņš spēlē, tad tu aizbrauc uz to turnīru un tu redzi, kā viņš spēlē. Un tad tu vari izvērtēt, saprast, vai cilvēks ir gatavojies šai sezonai, vai viņš sēdēs mājās uz dīvāna. Tas līgums, un tur, kur ir algas tā kā vieta, tā paliek tukša, un to viņš ieraksta ar pildspalvu, kad viņš redz to spēli. Arī var būt, bet tajā pašā laikā, daudzi skatās, cik tev gadi ir, kur tu spēlē tagad, vai tu spēlē, vai tu nespēlē, vai kādas tev ir bijušas iepriekšējās sezonas. Tāpat tās visas komandas vāc informāciju no bijušajiem klubiem. Tas ir viennozīmīgi. Vai Kaspars? Neviens neņem tāpatās. Un tad viņi to informāciju apkopo, un viņi visu viņiem patīk, ko viņi ir dzirdējuši, tur labs puika, tur tas, un tad viņi brauc apskatīties. Jau pirms tam konkrēti brauc viņu skatīties, un tā ir tā iespēja, es domāju, ja tu tiešām labi nospēlē, parādi, ka tu vēl, kā Grīgs saka, esi aktīvs hokejists, tad tevi paraksta. Izklausās pēc lieliskas augsnes korupcijai. Es savā galvā uzbūru ainu. Haris paņem telefonu, piezvan Daugaņam, klausies, atbrauc, vajag parunāt. Kaspars aizbrauc. Haris izvelk cīgiņu, iebāž zobos, man liekas, Haris nepīpē, bet manā ainā viņš pīpē šajā epizodē. Čais pīpē cigareti, saka, tu vajag tev to klubu, lai uz olimpiskajām spēlēm tiktu. Davai, daram tā Vācijā. Pirmā maiņa, visi vairākumi, un ja tev iedot līgumu, 40% man. Varētu filmu taisīt. Jā. Latvijas hokeja zelta mirkli. Vai nav burvīga aina, ne? Pēdējā laikā mums jau labas filmas parādās kinoteātros. Nesen arī noskatījos. Bija jūs Tumšzila evaņģēlī? Jā. Kurš vēl nav bijis? Man liekas, ka mēs jau pareizā virzienā tur varētu filmas sākt taisīt.
Sporta filmas par aktuāls. Kā mums pēdējo reizi, kad mēs te par filmu veidošanu sākām runāt, mums bija Masaļskis skats stārķis. Nē. Bet bija, vai ne? Kaut kas tāds. Tehniķi, atceries? Vērtīgākais stārķis, paldies. MVP, jā. Edgars Masaļskis, vērtīgākais stārķis. Tur kaut kas bija ar to Buddy franšīzi. Kaut kādas ziņas bija tad par to suņu filmām. Starp citu par Buddy franšīzi jaunu filmu būs. Zinat filmas par to suņu, kas sporto? Jā. Ko viņš sportos? Es nezinu, ko viņš sportos, bet viņi izziņoja, ka būs jauna filma. Viņi izziņoja, kāda filma iznāks, bet bija viena problēma. Viņiem nebija suņi. Un viņi paziņoja arī konkursu. Viņi tā kā meklēja Buddy. Un taisīja lielu kampaņu par to, ka tur cilvēki varēja iesūtīt bildes, video ar viņu suņiem, lai viņu suns filmētos tajā filmā. Un tad viņi beigās paziņoja, ka ir 2 uzvarētāji. Un tā kā parāda, kas ir tie 2 suņi, kas uzvarētāji. Un viņi tā kā filmēs, viņi tēlos vienu suni. Būs 2 suņi, kas filmā tēlos vienu suni. Lūdzu, saka, ka viņi vismaz ir līdzīgi. Nepārāk. Čivava un zelta retrievers. Viņi ir līdzīgi, tā kā viņi abi saka, vau, vau. Tu zini, ka tu saproti, ka viņi ir viens šķirnes, bet tu tā kā pasties uz tām bildēm un pretēji 2 suņi. Nav baigi līdzīgākie. Bet labi, jā, šito ainiņu kaut kā atcerēsimies, varbūt kādreiz mēs, ja mēs taisīsim to filmu. Jā, kaut tādu varēsim uztaisīt. Labi. Man mākslinieckā atkāpe ir beigusies. Ļoti labi. Es vairs neatceros, ko mēs gribējām runāt. Nē, mēs runājam par izlases spēlēm un iespējas jau parādīt, ja klubu nav. Jā. Bet es gribēju prasīt, tad tev Edža Daugaviņš. Cik liela mērā šīs spēles ir viņam tādā gadījumā, ja viņam ir? Pagaies lasīju, virsraksts, ka viņš ir pateicis, es lieku visu kārtu uz izlases spēlēm. Bet tajā pašā laikā mēs salīdzinām ar brāļiem Bukartiem, piemēram. Viņiem, ja nav kluba nekāda, vai kaut kādu lomu tas Mogovs par spēlē? Tādā gadījumā. Es nezinu. Tīri sportiskās formas uzturēšanā, bet vajadz baigot čeku uztais kādu klubu. Kā tu domā? Labāk ir spēlēt Mogo vai gatavoties individuāli un tā kā pieiet, kur ir viens turnīrs? Kam ir lielākas iespējas dabūt te līgumu? Man liekas, tajā situācijā jāstās uz CV, ko tu vari izdarīt. CV, es domāju, ka tur pietiekami interesanti ir. Jo Daugavam, man liekas, ja spēle, man liekas, vienkārši spēlēt, ja tev ir labs CV, ka cilvēki var redzēt, ka tu esi spēlējošs iepriekš bijis, nevis kā, teiksim, jaunais, kas ielicis tagad uzspēlējuši Mogo. Man arī pagājuši, kad teica, vai uzspēlēja varbūt Virslīgā un tad dabū skrien. Tad ir grūti. Konkrēti Mogo vai cita komanda tā bija? Cita komanda. Okay. Bet tajā brīdī es sapratu, nezinu, viena spēle tur galīgi neaiziet. Tas viss, tad ir viss krusts pāri. Bet viņa situācijā, man liekas, tas ir labāk spēlēt nekā vienkārši trenēties. Kad tu vari redzēt, ka tu ielikt prospektu apsties Daugavu vai apsties Robertu, vai ka viņi ir viņi spēlējuši lielās līgās, viņi spēlējuši lielas minūtes, un labāk ir, man liekas, ka šajā situācijā spēlēt tajā pašā Mogo vai, kur tu vari spēlēt kaut kur, nevis tikai trenēties. Tev ir vienīgais veids, kā uztrenēties, ir spēlējot, es tā domāju. Edž, tu pāris minūtes atpakaļ minēji, ka šādās situācijās, kad komandas noslēdz līgumu ar spēlētājiem sezonas laikā, viņi tāpat zvana iepriekšējiem treneriem, interesējās pie iepriekšējās vietās, kur viņš ir bijis. Ka, piemēram, par Daugavu viņa kādu komandu tagad reāli apsvērs, parakstam līgumu ar viņu vai neparakstam, piedāvājam vai nepiedāvājam. Kur hierarhijā ir Čičiks? Kurš cilvēks ir Čičiks, kad viņam zvana tā jaunā potenciālā komanda? Viņš ir pirmais, kuram zvana, lai prasītu tev Daugaviņš tā kā jā vai nē. Tas tāds tankists šodien, es nezinu, kur likties. Tev uz dīvāna tik labi iekārtojies, cilvēki neredz man, šāvi visu kaut ko tik vaļā. Man jau liekas, ka pirmais zvans nebūtu uz Mogo, bet būtu uz Mihalovs. Tur viņš baigi siltām atmiņām ir palicis, man liekas. Tur grūti labas dabūt, man liekas, būs baigi grūti. Jā, bet labi, tur grūti, kā tas ir grūti?
klubs var paskaidrot, kāpēc sanāca tā, kā tas sanāca. Noteikti, ka viņi var pateikt, ka viņš labi spēlēja, viņš tur labi spēlēja. Bet, Viņi grib to pateikt. Es nezinu. Es domāju, ka neies tagad arī tāpat Miholovs kaut ko tur izdomāt un stāstīt sliktu par Kasparu. Es neticu. Es domāju, ka ja viņiem piezvan un ja ne Slovāki, kāda cita Slovāki piezvan, tad varbūt viņi tur izdomā visu kaut ko, lai viņš neiet pie konkurentiem. Bet, ja cita valsts, cita līga, man liekas, ka kāda jēga tev kādu tur apmalot vai vienalga, kas tur ir bijis. Jo tev jau varbūt pēc nedēļas pašam ir jāzvan tam pašam trenerim un jāprasa pretējā virzienā par kaut kādu spēlētāju. Tu nevari bojāt attiecības tur kaut kur un kaut ko tur stāstīt kaut kādas pasakas. Tāpēc es domāju, ka tas pirmais zvans būtu uz turieni. Kā viņam tur gāja un cik fiziski vesels ir. Tādas lietas, kā ģērbtu, kā komunikācija ar treneru, komandas biedriem. Man liekas, ka tas ir vairāk svarīgi. Jo tomēr tā atšķirība līmenī ir. Jā, var piezvanīt Ankipānam un pajautāt, kāda attieksme, vai viņš ir vesels. Bet tālāk jau baigi grūti salīdzināt Latvijas līmeni ar, ar Čehijas vai ar Vācijas līmeni. Latvijā varbūt tu izskaties tur galvasties pārāks par visiem, un tad aizbrauc uz Čehijas ekstralīgu, un tu netiec tur nevienam līdzi. Tāpēc es domāju, ka tur tā informācija par to, kā ir klājies Latvijā, es domāju, ka tas nav tik būtiski. Tā man liekas, nezinu. Čeki ieskaitam atbildi. Ir laba. Derīgi atbildi. Gara? Protams. Jau citādi es negaidu no tevis vairāk. Ne pirmā sezona. Vēl es gribēju paprasīt, tā kā pirmais treniņš ir bijis aiz muguras, mēs ierakstām pirmdienas vakarā. Labi, tev kā vārds ar gan varbūt mazāk, bet kā Ozoliņš uz ledus? Viņš rītīgi darbojas, ja? Beigās sākām spēlēt, beigās viņš varēja redzēt, ka viņš iegāja azartā. Tā, ka viņš spēlē. Ārčs arī skatājās. Mēs ar Ārču stāvējām malā un skatījāmies. Viņš saka, ka Sančs jau iegājis azartā. Tur bija tāds uzdevums, kur treneriem arī jāiesaistās. Jā. Es Sandu satiku svētdien, viņš fitos fuck izskatās. Viņš bija tēkraklā. Nav pirmā reize, kad tu pastāvi šo tematu. Ja? Jā. Okay. Turpinām. Ar vienmēr sakot. Bulīšs ar meta? Nē. Treneri nemet? Ne, un tur nekā. Es vienkārši domāju, kā viņam vēl bulīšs kaut kāds viņš izpild, neizpild. Viņš jau karjerā kaut ko meta, vai ne? Es jau reāli neatceros. Šie zvaigžņu spēlēs netaisīja un visējās tie. Kaut kādas fins viņš tur taisīja. NHL toreiz jau bija neizšķirta formāts. Bulīšu tur nebija. Man liekas, viņa karjeras laikā nebija bulīši. Ja bija, tad pašās beigās. Neizšķirta nebija bulīši. Dināmo es atceros. Dināmo varbūt. To es atceros. Dīncītī, ja viņš gribēja mest, viņš meta. Ja negribēja, nemet. Viņš meta bulīšus. Neregulāri. Neregulāri, bet bija pret... Neregulāri, ja tur kādreiz meta, tad kādreiz. Tur jau bija Ņišs, kurš galvenais meistars bija. Lādi, jā. Tur bija, kam mest. Nē, tur bija. Jā. Tur cilvēki meta, jā, es atceros. Tā, labi. Vācijas kaus. Ceturtdiena Vācija. Es nevaru, lai viņš pārāk atklāts paliek. Ceturtdiena Vācija, sestdiena Slovākija un svētdiena Austrija. Sākumā mēs... Cik tīzli, ka tās spēles ir 11. 11. Pēc sestdienas svētdiena 11. Pēc vietējā laika, pēc mūsu laika 12. Ar Vāciju ir 8.45. Vakar. Protams, jā. Nē, labi, man liekas labi, ka tajā svētdienā ir, jo tad mēs varam lidot un tad mēs pa klubiem izšķīdīsim. Jūs tā kā plāns ir, ka visi atlido uz Rīgu un tālāk no Rīgas? Nē, droši vien, ka tie, kam ir... Tie, kas ir tajā galā, un es lidoju ar Somiem un attiecīgi mēs lidojam uz Rīgu. Un tad, ka ir tas laiks. Jā. Un, jo, pieņemsim, man ir trešdienas spēle, jā. Bet man ir sarunāts tas, kad es tajā pirmdienā lidoju un tikai otrdien pievienojos. Tu tev svētdienas vakars Rīgā? Jā. Zolīt. Varat satikt mani kaut kur. Kur? Jau, mēģinam sākumā. Mēs atlidojam. Kad U20 kāds grafiks ir? Trešdien no rīta viņi lido projām. Ok. Un spēle ceturtdien, jā?
Ceturtdien, piekdien, sestdien. Tu viens komentēsi? TV sešniekā? Jā. Gribu pievienoties? Nē. Tad, tā būtu baigā necieņa pret skatītāju. Es nevaru hokeju komentēt. Tev Markus jāpaņem komulu. Viņš jau būs atrādījies tur, kur jāatrādās. Mēs vēl varēsim bonusā. Bet pagaidi, Edžs teica, ka sestdien spēle. Bet jūs svētdien, jūs sestdien nebraucat uz mājām? Jūs svētdien būsiet mājās. Labi. Markus Komula vēl beigās pārtraukums studijas par Lačādām. Zemgales treneri arī neuzrunāja neviens uz šitām spēlēm. Zemgales treneri to, kurš ar U20 brauc? Pareizi, jā. Labi, sitīsies viens par tām pārraidēm. Kā ir tā? Nākamais treneris, man nezinu, Ogo treneris. Vispār, pagaidi, Čičiks ir komentējis Teļukā. Jā. Ir. Pasaules čempioni, neatceries? Katru gadu. Pareizi, jā, atceros. To man rakstīja. Jā, var neatgādināt. Rakstīja toreiz. Ka es ļoti labi, es iemīgu. Davai, pasaka. Es iemīgu, jā. Es atceru, Čičiks neatceros ar ko, viņi labas lietas runāja, bet tas tembrs bija tāds, kas, Es iemīgu. Pēc tam piecēlos. Vai kāds man piecēla. Jā, es biju priecīgs. Es par to biju sajūsmā. Mēs gribam prognozēt, kādā secībā Vārtsargi spēlē. Ja mēs pieņemam, ka visi trīs spēlē. Tu nē. Tu vari prognozēt. Es varu prognozēt. Labi. Tu vari prognozēt, jā. Es teikšu, ka Gustavs spēlēs pirmo spēli Vācijai. Un tad Lafā tālāk. Weekends Bavārijā. Tā būs mana prognoze. Ka mēs Gustavu redzam pirmajā mačā pret Vāciju. Ja būtu, tā kā pēc... Biežāk vakarā ir jātais episods. Bet pagaid, es atkal skatos pēc Edžas ranga, man likās, ka pēc tāda ranga. Ka pēc ranga ies, jā, ka Ivars spēlēs pret Vāciju. Redz, es piekrītu tam reitingam, bet mani vienkārši radies tāds priekšstats, Gudis nebūtu savainojies, un Ivars nebūtu uzaicināts uz šīm spēlēm. Tā jau izskatījās. Tā izskatījās, vai ne? Un tāpēc... Tur ir loģika saviekšā. Tāpēc es domāju, ka viņam varbūt pirmo spēli ar Vāciju nedos. Vai arī atkal tieši otrādāk viņam bija jāzvan, un tad bija tas, lūdzu, atbrauc. Spēlēt ceturtdien, piekdien lidoja projām. Jā. Nē, tā nē. Tā. Bet, Nē, es paliešu, ka Gustavs pirmo un Ivars otro. Un Vītals trešo. Es reāli gribētu novēlēt, kad spēlē pret Vāciju un to vakar spēlēt. Tur ir daudz ierastāk, foršāk un pilns tribīns nekā 11. Bet no otras puses, iedomājies, ja viņš sargās vārtus kādā rīta spēlē, tu varēsi TV skatītājiem atstāstīt viņa stāstu par to, ka šī nav pirmā reize, kad viņš spēlē no rīta, un šoreiz pat nav spiedzoši bērnu tribīnēs. Mēs jau pēc acīm redzam, ka viņš ir sajūsmā, ka bērnu nav tribīnē. Viņš grib tur atrasties. Mēs pataisīsim kaut kādu, kurš bērns nebija. Tev jau ir saturs, ko stāstīt. Šito 10 minūtes varēs izvilkt, domāju, mierīgi. Bet jums nav vēl teikuši, ja? Kas kā, tu jau minēji, ka nav vēl teikts. Es domāju, ka varbūt tu sākumā pieklājīgi sameloji mums, bet tagad... Varbūt rīt vai parīt. Tagad jau nebija oficiāli. Nebija visi uz ledus, nebija tas. Rīt varbūt jau redzēs. Skaidrs. Ko? Vēl ir kāds īsais temats vai atvedamies, sakam paldies? Jālaiž cilvēku atpūsties. Tomēr sportista grafiks. Rīt agrais rīts, vai ne? Rīt. 10 sapulcs, jā. Ko? Gustav, milzīgs paldies, ka atnācis ciemos, lai veiksmīgs treniņu process tagad arī izlas kopā, lai veiksmīgi izdodās arī mači un lai Somijā tā sezona arī izdodās tā, kā tu esi pats iztēlojies un tie karjeras nākamie solīši tik uz augšu. Mēs tiekamies jau tad, kad Edžu būs izbraukājis pa Eiropu un suvenīrus visiem atvedīs. Vai ne? Ir viens suvenīrs, ko es tev paprasīšu. Čau. Čau. Bonusi visiem! Ienāc un saņem labāko kazino piedāvājumu. Jaunais Fēniks. 2 reiz vairāk, 2 reiz labāk.